Labrīt, rītā pēc tradicionālajiem jūras svētkiem visā Latvijā. Raidījums Latviju brauciet jūriņā atkal kopā ar jums, un šosezon mēs tiekamies svētdienu rītos. Šodien raidījumā aplūkosim, kas sasniegts Rīgas, Ventspils un Liepājas ostā aizvadītajā 2015. gadā. Atskatu par 2015. gadu sākam ar Rīgas ostu, kura 12 mēnešos pārkrāva 40,05 miljonu tonu kravu, kas ir par 2,5% mazāk nekā gadu iepriekš. Tomēr, ja lūkojamies nedaudz plašāk, ostā tika pabeigts nozīmīgs projekts. Paldies teicām izcilām personībām Rīgas brīvostas pārvaldē un citās ostas struktūrās, iemūžinājām ostas dzīvi vēsturē, kā arī svinējām Rīgas ostas jubileju. Vietā, kuru vēl pirms pāris gadiem varēja uzskatīt par degradētu teritoriju, izveidota moderna infrastruktūra un pasaules labāko ostu praksē atbilstošas dziļūdens piestātnes. Jā, tā ir Krievsala. Nenoliedzami apspriestākais un viennozīmīgi vērienīgākais projekts ir Rīgas ostas vēsturē pēdējo gadu garumā. Es domāju, ka šis pasākums ir zinām robežšķirtne, un es esmu bijis klāt no pašiem pirmsākumiem Krievsalas projektam. Viņš nav vienkāršs, un jāsaka, ka tā ir zināma šodien arī tāda gandarījuma sajūta par to, ka šis pirmais posms ir noslēdzies. Ko nozīmē pirmais posms? Vēl ir ļoti garš ceļš ejams, bet pirmais posms nozīmē to, ka mēs esam apguvuši Eiropas naudu, jo bez Eiropas naudas mēs šo projektu nerealizētu. 130 miljonu eiro, kas ir nepieciešami, lai sagatavotu visu šo teritoriju, kur pusi maksā Eiropa, pusi ņēma Rīgas brīvostu kredītu. Tad atgriezīsies atpakaļ, bet bez viņiem mēs to neizdarītu. Un šodien aizgāja tas skaitītājs, kas saucās 24 mēneši. Tas ir laiks, kurā uzņēmējiem no esošiem pilsētas centra piestātnēm ir jāpārvācās uz šejienu. Attiecīgi tātad ogles un viss tas, kas putekļus tur taisīja, vairs maksimāli pēc 24 mēnešiem šeit nebūs. Tas ir šis zīmīgais moments, kāpēc šeit ir svētki šobrīd. Tālāk jau privātiem uzņēmējiem jāiegulda savu līdzekļu, gan tehnoloģijas, gan attiecīgas iekārtas šeit jāved. Arī mēs katru mēnesi ostas valdē skatīsim šo operatīvo ziņojumu par to, kas un kā notiek. Bet jebkurā gadījumā, ja ir skaidrs, ka atpakaļceļa nav, pilsētas centrā putekļu un ogļu nebūs. Un tas ir, manuprāt, lielākais panākums, kas šobrīd ir uzskatāms arī ņemot vērā, ka, ja mēs pagājušo gadu pārkrāvām 41 miljonu tonu kravu, tad šī kapacitāte, kas ir jauniem termināliem, atļauj pārkraut 24 miljonus. Tas ir vairāk kā puse tā viss, ko mēs pārkrājam gadu laikā visā kopā ostā. Tas ir ļoti liels potenciāls ejot uz nākotni, jo šeit nav tikai ogles. Šeit var būt arī cits beramkraus, metālūžņi, šķembas, granīts. Tātad tas viss, kas šodien pasaulē ir tirgus konjunktūrā, un šie modernie termināli to atļaus. Vēl jau būs jāiegulda nauda gan visās putekļu sienās un daudz kur citur, bet tie ir 2 gadi, kur laikā arī tas tiks darīts. Saskaršanās ar pārmaiņām, iespējas un draudi Baltijas jūras tirgumu. Šādus lozungus dzirdējām Baltijas ostu konferencē, kuru pagājušajā gadā uzņēma Rīgas brīvostas pārvalde. Šeit tiek apspriests šī brīža aktualitātes, skats nākotnē, jau pats konferences nosaukums par iespējām vai draudiem šī tranzīta un loģistikas attīstībai. Tādēļ es uzskatu, ka šāda veida pasākumi ir ar pievienoto vērtību, ņemot vērā arī kāds ir dalībnieku un runātāju saraksts, ņemot vērā viņu pieredzi, zināšanas. Es domāju, ļoti būtiski, un ir prieks, ka tas notiek Latvijā. Sauklis tevē ietver pārmaiņas, draudus. Kādas jūs saskatāt šīs pārmaiņas un draudus Baltijas ostā kopumā? Es šobrīd domāju vairāk, ka pārmaiņas jebkurā gadījumā vienmēr nes ko jaunu, un tas, ka mums ir nepieciešams pārmaiņas un kas jauns, tas ir viennozīmīgi skaidrs visiem. Pastāvēs, kas mainīsies, ir vienmēr zināms jau teiciens no senatnes, vismaz mums šeit Latvijā, līdz ar ko es uzskatu, ka runāt par šīm pārmaiņām vajag, un to mēs arī darām. Tādēļ arī attiecīgi 2 dienu konferences ietvaros šie temati ir pietiekoši, manuprāt, skaļi, bet tai pašā laikā pragmatiski un ar praktisku, tā teikt, piesitienu, lai varētu attiecīgi sasniegt mērķus, kas ir svarīgi ostām, līdz ar ko es uzskatu, ka tas ir ļoti pozitīvi. Šodien Rīgas osta ir neatņemama Rīgas pilsētas sastāvdaļa, un aizvadītajā gadā svinējām Rīgas ostas 815. jubileju. Par godu svētkiem notika interesanta fotoakcija, kura glabā dažādas liecības par vēsturi, ostu un tās cilvēkiem. Vēl kāds nozīmīgs pasākums, kurā godinājām ostas darbiniekus, notika Dēls teātrī.
svinīgajā balvu pasniegšanas ceremonijā Rīgas brīvostas pārvalde saka paldies personībām par ilgadēju un veiksmīgu darbu ostas struktūrās, piešķirot sudraba krūšu nozīmes, atzinības rakstus un pateicības rakstus. Kad es pirms 17 gadiem sāku strādāt šajā amatā, es atceros tos dažus cilvēkus, kur arī ir šodien šeit. Mēs bijām daži 10, dažos kabinetos, eksporta ielā. Tagad jau mēs esam liela ģimene, vairāk kā 300 cilvēku. Un es gribētu uzsvērt to, ka tieši mēs esam tie, kas ir izveidojuši šo te grandiozo ekonomisko izaugsmes pilnu esošo objektu, ko sauc par Rīgas ostu. Tikai pateicoties mums visiem šajā Rīgas ostā attīstās privātu uzņēmēji, attīstās bizness, visi cilvēki var nopelnīt, un tie 20,000 cilvēki, kas ir iesaistīti šās te ostas darbībā, ir tieši mūsu visu nopelns. Visu, neatkarīgi no tā, kādā amatā viņš ir, vai tā ir tīrības karaliene Monta, vai tas ir ģenerālis Vojins, vai tas ir kapteinis Brakovskis, vai tie ir loči, vai aģenti, vai stīvidori. Katrs ir ielicis šo darbu, par ko es esmu jums visiem pateicīgs, un es gribētu, lai jūs to apzināties un to lepojaties. 2015. gada pašā sākumā Rīgas ostā nozīmīgs notikums. Darbu sāk jaunais ostas kapteinis Artūrs Brakovskis. Devāmies pie viņa ciemos, lai iepazītos ar kapteini nedaudz vairāk. Ostas kapteinis tā ir persona, kas ir noteikti ar likumu, kur atbild par kuģošanas drošību ostā, kura, teiksim, rīkojumi vai pavēles vai tā tālāk, kas nodrošina kuģošanas drošību šeit akvatorijā vai ostā, visiem ir jāievēro un jāpilda. Bez apstrīdēm. Viņš var pēc tam apstrīdēt, bet tajā brīdī viņi ir jāpilda. Bet tie visi tie rīkojumi, var teikt, un tie, kas saistās ar to drošību, tas izriet no ostas noteikumiem. Un tie ostas noteikumi, var teikt, ir tā bībele, no kuras ir jāvadās, vadot šo te procesu, kas notiek ostā. Osta nav bezizmēra. Jā, ir noteikta Daugava, Daugavas krasti. Ir izbagarēts grāvis, pa kuru kuģi var iet iekšā pie piestātnēm. Ir noteikti plašumi apgriešanās basēnam, vai ne? Gabarīti, kādus kuģus tur apgriezt. Kaut vai, piemēram, kruīzes kuģi pasažieri, jā? Jūs esat redzējuši, vai ne, pie Vanšu tilta, vai tur stāv tur tāda 11 stāvu, 12 stāvu kuģi, 250 metru gari, 230, pat 300, 290 metru gari kuģi. Šī te problēma atkarībā no tā, vai mēs to kuģi varēsim pieņemt. Ja turistu firma grib iekļaut Rīgas ostu, piemēram, savā tajā apritē, lai tie turisti apmeklētu Rīgu. Protams, ka mēs visi gribam, lai viņi apmeklētu, jo viņi te kaut ko ir atstāja, vai ne, un visiem ir darbs visi. Bet tas kuģis ir, nevar viņu tur iebāzt. Saprotiet, viņu vai nevarēs apgriezt, vai viņš par seklu vai vēl kaut kā, vai ne. Jo pietrūkst viņam brīvā ūdeni zem korpusa, zem dibenā. Un kompānija viņam neļauj iet tālāk vai ne pie šītā. Mēs te varētu, vai ne, viņam sakam, ka mēs nodrošinās, ka mums pietiks tā pusmetra, kas tev ir tur. Viņš saka, nē, tas vašai kuģis, tas ir ļoti dārgs, tomēr dārga vienība, vai ne? Viņš saka, nē, mums vajag, teiksim, 2 metri zem ķīļa. Tad viņš apstājās tie Krievsalā, nāk ar autobusiem, vai ne, ved pasažierus tur. Tas ir piemērs tās, tādi jautājumi daudz, ar kravas kuģiem, ar tankuģiem, ar balkeriem, ar visādas problēmas ir, vai ne. Tas ir ikdienas process, var teikt. Laiks rit vējas pārniem, un tieši šodien aprit 10 gadi, kopš mēs ar prāmi varam nokļūt no Rīgas ostas uz Stokholmas ostu. Dodamies ielūkoties Tallink jubilejas svinībās. Un traucē tur var tikai mīļotā, jo viņa grib, lai vienmēr mājās sēž. Kad vētra biļus pušu plēš, bet es tai saku pastā, man patīk rāpties mastā, kad vantīs galdos vēž. Šo 10 gadu laikā mēs esam nodrošinājuši satiksmi ar 6 dažādiem prāmjiem. Mēs sākām ar Fantāziju, tad atnāca Regīna Baltika, līnijā kursēja Vana Tallina, Silja Festivāla, MS Romantika, un šobrīd mēs ceļojam ar Izabela.
10 gadu laikā mēs esam pārvadājuši un apkalpojuši 5,5 miljonus pasažierus. Esam pārvadājuši vairāk kā 700,000 pasažieru transporta līdzekļus. Man ir ļoti liels prieks, ka viņi 10 gadus šeit svin. Jācer, ka viņi svinēs arī 20 gadu jubileju. Varbūt, ka mūs arī uzaicinās uz šo nākamo jubileju, bet visādā ziņā mēs tagad arī runājam par to, kad viņi varētu arī uzlikt otro kuģi atpakaļ, ne to pašu, bet citu, bet visādā ziņā tas ir ļoti svarīgs pasākums no tiem aspektiem, kad ir jāatrod tas balans starp biznesu un starp ostas un pilsētas interesēm. 10 gadi ir pagājuši lieliski ar daudz grūta un mērķtiecīga darba, lai šī līnija pastāvētu, lai pasažieri būtu priecīgi, apmierināti un lai viņi pie mums vienmēr atgrieztos. Atskatu par 2015. gadu turpinām ar Ventspils ostu, kurā pārkrautas 22,52 miljonu tonu kravu. Salīdzinot ar gadu iepriekš, vērojams 14% kritums. Tomēr Ventspils brīvos pārvaldē izdevies realizēt vienu no pēdējos gados vērienīgākajām investīciju programmām ostas konkurētspējas palielināšanai. Kopējais apgūto līdzekļu apjoms sasniedzis 32 miljonus eiro. Meklējām pirmkārt Eiropas naudu, lai šāds ēkas būvētu, vienot uzbūvēt tikai arī par brīvos līdzekļiem pilnībā, un faktiski alternatīvas tam nav. Tas minimālais apjoms, kāds būtu Ventspilī, katru gadu būtu jāuzbūvē viena tāda ēka. Tas būtu tas minimālais, un tā vajadzētu apmēram vēl vismaz 20 gadus, un tad, protams, tas būtu jāturpina kaut kur citur, tipat blakus. Ēka ir gatava, investori tur ir, kas grib strādāt, darba vietas tur būs, un tas ir viens kaut neliels, bet solis Ventspils un Latvijas attīstībā. Ventspils brīvos industriālajās zonās labi jūtas gan investori, gan ražošanas uzņēmuma darbinieki. Pagājis vairāk kā gads, kopš darbības sākusies jaunajā elektronikas centrā, un šī gada sākumā atklāta jauna ražošanas ēka, kurā uzņēmēja darbību sācis kāds uzņēmums. Ventspils industriālā zona aug un attīstās. Tās teritorijā februāra vidū tieši Ventspilī Krievijas šokolādes ražotājs Pobeda atklāja savu pirmo filiāli Eiropā. Tādējādi cerot uz noietu tirgu visā Eiropā, tuvajos austrumos un pat Dienvidamerikā. Mums ir attīstījusies par šiem gadiem ļoti spēcīga elektronika, metāla apstrāde, mašīnu būve, kokapstrāde, bet faktiski pārtikas rūpniecībā mums tas ir pirmā bezdalīga, ļoti nopietna, ļoti tāda ambicioza. Mums ļoti patika sadarboties, viņi ļoti labi organizēti, ļoti mērķtiecīgi, es teiktu profesionāli, bet vienlaicīgi es viņiem jautāju, kā jums ar birokrātiju pie mums bija, kādas problēmas vai kā. Viņi teica, ka mēs neredzējām, mēs nemanījām birokrātiju, mēs viņu nesatikām. Nav te birokrātijas. Tas tāds ļoti labs bija vērtējums, jo mēs viņiem visur, tā teikt, paklāju ritinājām, lai viņi nekur nejustu, lai arī mums arī pašiem bija jāievēro zināmas procedūras, ko nosaka likums un tā, bet viss tas izdevās ļoti ātri. Pusgadu laikā šādu ražot uztaisīt, tas ir unikāli.
Ventspils savā 725. jubilejā saņēma dāvanu. Ostā tagad ir vēl viens mūsdienīgs un sakopts objekts, un ventspilnieki un tūristi ir ieguvuši jaunu pastaigu un atpūtas vietu. Jā, es runāju par veco ziemas ostu, jeb Vintrāfeni, kā to pieraduši saukt vecie jūras vilki. Aiziet! Aplausīt! Ventspils brīvos kuģu piestātne ir atvērta! Vecā ziemas osta ir atzimusi no jauna. Kāds ir tas jūsu gandarījums par šo projektu? Jā, vajadzētu viņu saukt par Vintrāfeni, tāda tas būtu. Zināt, es pirms sāka, es tiešām izstaigāju, protams, arī agrāk, un tad mēs lēmām, ka tomēr viņi tā jāsaved mūsdienu izskatā, bet tad, kad tas mirklis pienāca un vajag sākt darbus, tad bija, zinām, mērā skumji, jo tomēr vairāk kā 100 gadi. Tur veci pāļi, koka pāļi, viss. Tāda veca elpa. No otras puses pilnīgi disonē ar visu pārējo ostu. Un tad, protams, tā pagātne aizgāja un palika tikai fotografijās un filmās. Es domāju, ka tam pievērsīs uzmanību vairāk vecie ventiņi, vai ne? Īpaši tur zvejnieki un stāstīs saviem mazbērniem, kā te bija un kā tagad to redzēs. Es domāju, ka tam lielu vērību nepievērsīs. Tā tāda ikdienas darba zona. Un līdz ar to arī šis iecirknis mums ir pilnībā savists kārtībā, un tas ir dziļi simboliski. Jā. Bet tomēr man ir arī prieks, ka vienā otrā vietā, kas netiek izmantot, kur krasti pieļauj, vēl ir koka pāļi. Un tā ir tāda maza atmiņu, tie ir metri, tie nav kilometri. Un tas tā labi ir, ka var salīdzināt veco un jaunu. 2015. gadā jubileju svinēja arī ventspilnieku un pilsētas viesu iemīļotais ekskursiju kuģītis Hercogs Jēkabs. Tas aizvadīja savu 20. sezonu. Hercogs Jēkabs, kļuvis par miljonāru, jo pārvadāts vairāk kā 1 miljons pasažieru. Laiks ir pagājis, tā teikt, rikšiem skrienot vai palēcoties, bet tas laiks ir pagājis. Palēcoties pa viļņiem? Palēcoties pa viļņiem, protams, vasaras laikā. Jo ziemas laikā viņš tā kā nebrauc, tā kā stāv, bet, braukts ir jau. Ir braukts, 20 gadi ir braukts. Un interesi pēc šogad saskaitījām pirms sezonas sākuma, ko tad viņš pa tiem 20 gadiem ir veicis. Tā mums sanāca tā 1 125 000. Tas bija šī gada, kad viņš sāka sezonu 1. maijā. Tas labākais gads ir bijis viņam 2002, 86 000, bet tāds normāli viņam svārstas ap 60 000. Atkarīgs no tā, cik tā vasara ir silta, jo viņš no maija līdz oktobram tikai kursē. Un kā šogad tā vasara bija? Šogad bija knapa vasara, jūnija bija augsts, maz, bet tie labākie mēneši ir jūlijas, augusts, tad ir no 16 līdz 18 000. Tā, ja? Ņemot vērā to, kad vēl jūlijā ir jūras svētki, tad mēs vizinām pavelti, tad ir viena diena starp 2 un 2,5 tūkstošiem braucēji. Ja? Un pilsētas svētkos tāpat augusta pirmajās dienās, tad arī jau labs laiks ir tad kuģi gauž riņķi. Un vienmēr pamās, vai tad vairāk to reizes nebūs, ka 9:00 vakarā, ka pabeidz pēdējo reizi, vai tad vairāk nebrauksim? Cik tad var, jā. Tā ir, jā. Atskatu par aizvadīto gadu noslēdzam ar vienmēr romantisko vēja pilsētu Liepāju. 2015. gada 12 mēnešos Liepājas ostas kompānijas pārkrāvuši 5,61 miljonu tonu dažādu kravu, jeb par 5,9% vairāk nekā gadu iepriekš. Tradicionāli dominē beramkravas, sastādot 70% no kopējā kravu apgrozījuma. Tālāk seko ģenerāla kravas ar 24% un lejamkravas ar 6%. Veiksmīgs ostas darbs ir nesaraujami saistīts ar dzelzceļu. Latvijas dzelzceļš Liepājā ir īstenojis Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansētu 24,4 miljonu eiro vērtu projektu, kas sevī iekļauj Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizāciju ar sliežu ceļu rekonstrukciju. Projekts nav tikai lokāls.
Tas veicinās arī visas Latvijas arvien ciešāku un dziļāku iesaistīšanos Eiropas un pasaules starptautiskajās loģistikas ķēdēs. Aizdītajā gadā pabeigti Liepājas lidostas rekonstrukcijas darbi. Šobrīd lidosta ir atvērta nekomerciālajiem reisiem, kas ļauj apkalpot privātās lidmašīnas. Taču līdz šī gada septembra vidum lidostai dots termiņš iegūt certifikātu, kas ļautu apkalpot arī komerciālos reisus, tostarp regulāros pasažieru pārvadājumus. Pirmkārt, jau mēs esam caur Eiropas Savienības fondiem ieguldījuši milz līdzekļus šīs lidostas sakārtošanai. Redzam, kad ir atjaunotas skrejceļš, lidjoslas, gaismas apgaismojuma, navigācijas sistēmas un tā tālāk. Tātad ir jāpieņem, protams, eksploatācijā, lai varētu sākt strādāt, jādabūna arī attiecīgā certifikācija, un tad ir jāsāk lidot. Jo šobrīd lidosta ir sakārtot viss atbilstoši tām prasībām, kas ir nepieciešams, lai uzsāktu regulārs lidojums. Jāsaka, ka paveiktais tiešām ir ļoti iespaidīgi, un, manuprāt, ir visas iespējas Liepājai attīstīties kā, teiksim, arī tādam nozīmīgam aviācijas mazgam. Oskara Kalpaka tilts Liepājā jau izsenis simbolizē vārtus uz Karostas kanālu. Aizdītajā gadā veiksmīgi noritēja Karostas kanāla attīrīšanas darbi, kā arī pabeigti pašas karostas labiekārtošanas darbi, lai šobrīd varētu domāt, kā sakārtoto vidi pielāgot uzņēmējdarbībai. Es varu pateikt tā atklāti, ka man ļoti patīk, ka šeit tiešām sākusies kaut kāda kustība, un tas ir ļoti apsveicams, ka ir tāds projekts un šis kanāls tiks iztīrīts. Jo no viņa brīža, kad viņš bija sākts rakt, tas ir 19. gadsimta beigās, un 7 gadu laikā viņš tika izrakts, un par šiem 130 praktiski gadiem viņš nevienreiz savā mūžā nebija tīrīts. Izņemot atsevišķi gadījumus, ka bija kaut kāda situācijas, ka vajadzēja, ja kaut kas bija noslīdis un tā, bet tas bija ļoti reti gadījumi. Šobrīd varam teikt, ka tas, kas attiecas uz priekšmetu izcelšanu, projekts ir tā pilnībā uzņēmis pilnas apgriezienus, jo, ja mēs runājam par pagājušā gada beigām, tad šis pilotu projekts, kuru mēs realizējam šeit pat, varam teikt, kuģu ceļu krustojumā ar Tosmaras baseinu veiksmīgi tika pabeigts, kas bija arī par pamat izeju dokumentu bāzi šim jaunajam iepirkumam, kas paredzēja atlikušās Karostas kanāla teritorijas attīrīšanu no tehnogēnajiem priekšmetiem, kas traucētu secīgai dūņu izsmelšanai visā Karostas kanāla teritorijā. Attīstību un izaugsmi piedzīvo arī Liepājas biznesa centrs. Mūsdienu biznesa rāda, ka uzņēmējs ir gatavs un ieinteresēts atvērt savas ražotnes vietā, kurā ir sakārtotas komunikācijas un infrastruktūra. Liepājas SES pārvaldes viens no uzdevumiem pēdējos gados, kā arī joprojām, ir veidot uzņēmējdarbībai paredzētu un sagatavotu vidi. Nu jau eksploatācijā nodotas vairākas ražošanas ēkas, un biznesa centra paplašinātajās teritorijās interesi izvietot savas ražotnes izrāda gan vietējie, gan arī ārvalstu uzņēmēji. Es varu teikt, ka Liepājas biznesa centrs dotā momentā atrodas attīstības stadijā un notiek diezgan nopietna paplašināšanās. Kad sākās attīstība šeit? Attīstījās viņš praktiski visu laiku, jo tie nomnieki, kas mums bija, viņi paši attīstījās, tad viņiem lielākas platības vajadzēja, lai paplašinātu savu ražošanu, nāca klāt jauni. Un pagājušajā gadā mēs sākam lielu attīstīšanas projektu, kur rezultātā jau ir uzbūvēta vairāk nekā 13,000 kvadrātmetru. Kāpēc tieši šī vieta? Tā ideja laikam ir īpašnieka, kas savā laikā sākta ražošanu.
Viņš gribēja iegādāt no bijušā gaļas kombināta vienu ēku priekšražošanas, bet pats gaļas kombināts bija bankrots. Viņš bija spiests it kā iegādāties visu teritoriju. Un tad viņš domāja, kā viņu attīstīt. Rezultātu jūs redzat. Lūk, tāda izskatījās aizvadītā sezona Rīgas, Ventspils un Liepājas ostā. Tieši uz Ventspili dosimies pēc nedēļas, kad viesosimies Ventspils jūras svētkos.